O, mēs esam laivā. Labdien! Kur redzēt, ka mēs esam laivā? Tur var redzēt, jā? Labi. Tā. Labi, viss notiekās. Tā, tūlīt arī pievienosies Silvija. Jā. Pārbaudīt skaņu. Sveiciens! Čau, Elīna, čau, Eduard. Jā. Ir atkal tā reize, kad es jūs neredzēšu mūsu sarunas laikā, diemžēl. Nu, kā tā? Jā, tā kā beidzamā laikā tā notiekās, ka tad, kad ir šis te laiva saruna, ka jūs mani redzat? Jā, mēs redzam arī sevi. Jūs mani redzat? Ok. Jā. Es redzu sevi, bet es neredzu jūsu smaidīgās sejas, diemžēl, kas man nedaudz apgrūtinās. Tā kā, ir forši redzēt emocijas sejā, bet es pieņemu, ka skatītāji redz mūsu abus tos lodziņus. jā, absolūti. Jā, Es domāju, ka visticamākais. jā, Kā bet varbūt mūsu balsis būs tikpat smaidīgas un priecīgas par šo tikšanos. super. Varbūt mēs varam pajautāt, lai kāds, kas pieslēdzies, mums pasaka, jā, vai mūs abus var redzēt, dzirdēt. Jā, Visus trīs cilvēki precīzāk. redzu abus, visus trīs. Ok, super. Nu labi, tad strādāsim kā ir. Jā, tas ierakstā pēc tam saprot paliek viss kārtībā, tikai manā pusē mazliet tehniska grūtība. Bet jā, ļoti priecājos par aicinājumu parunāties ar jums un smaidīgiem diviem jauniem cilvēkiem, kas dara fantastisku darbu Latvijā un cerams, ne tikai Latvijā ar laiku. Jā. Tā kā, esmu atvērta sarunai un vienmēr priecīgi parunāties par veselību, par imunitāti, par uzturu, par garšīgām modziņām, kuras jūs audzējat. Mēs arī ļoti priecājamies, un šī saruna ir tādā ietverā februārī, kad ir arī mūsu dzimšanas dienas mēnesis, un mēs mūsu skatītājiem gribējām uzdāvināt kaut ko tādu ne tikai taustāmu, bet arī informācijas bagātību par to, ko mēs varam darīt ikdienā, lai mēs būtu veselīgāki, laimīgāki un kādā veidā enerģijas bagāti. Tāpēc esam uzaicinājuši Silviju Ābeli un varbūt tad mazais sākumiņš, varbūt pastāstiet par sevi, ar ko jūs nodarbojaties vairāk, un tad jau āriesim pie šīm veselīgajām lietām, par februāru izaicinājumiem veselības ziņā un vispār pavasari gaidot, un, protams, par smilcēkšķi arī pieskarsimies. Jā, tātad es arī vēl neesmu tikusi līdz galam vaļā no sava sezonālā vīrusa sekām un atvainojos iepriekš, ja man sanāks paklapot kādā brīdī. Un man jāatvainojas, bet kā mēs jau saprotam, slimošanas mēs neplānojam neviens, ka mums bija paredzēts tieši jūsu tātad zīmola kompānijas dzimšanas dienā, 9. februārī bija paredzēta šī saruna, un tā kā manas saslimšanas dēļ mums nācās atlikt, un pēc tam, kā izrādījās arī jūsu pusē, februāris nav bijis vieglākais šogad mēnesis, bet joprojām mēs paspējam tajā februārī ielikt ar šo sarunu, tā kā šis ir jūsu dzimšanas dienas mēnesis, un tā kā dzīve brīžam izdara savas korekcijas. Jā, tā kā par to imunitāti, slimošanu, veseļošanos mēs pēc brīža arī parunāsim. Mums ir arī sava pieredze šobrīd, vai ne, tīri svaiga. Tātad es esmu, mani sauc Silvija Ābele, es strādāju kā uztura speciāliste un arī kā GAPS uztura konsultante. Ja plašākā kontekstā mācu cilvēkiem, kā būt veseliem, izmantojot dabiskās terapijas, dabiskās iespējas, tā skaitā uzturu. Tā kā tas īsumā. Un kopš nesena laika es varu sev devēt arī par grāmatu izdevēju, jo tā tad ir viena grāmatiņa iznākusi, GAPS grāmatiņa, ko mēs droši vien pieminēsim arī mūsu sarunā, iznāca 2022. gadā, un šogad pavasarī iznāks nākamā grāmatiņa par sirds veselību. Tā kā, tas ir īsumā par mani. Ļoti jauki. Un man būtu tāds pats pirmais jautājums. Mēs esam tādi visneobjektīvākie smilcējuši, varbūt
vārdu nesēju, jo mēs lietojam to ilgi un daudz un iekļaujam to savā ikdienas ēdienkartē. Bet mēs nosūtījām jums arī tādu dāvaniņu, vai jums sanāca iepazīties, un kas tur bija, un kas varbūt likās ieinteresējošākais tajā, un kāda vispār ir jūsu pieredze ar smilcēkšķi, jo mēs jau to mīlam kā superfoodu, kur esam iestādījuši jau pirms 8 gadiem, tad varbūt pastāstiet, kāda jums ir ar to pieredze. Un tad jau varam varbūt arī pārslēgties uz to, kas tagad vispār aktuāls ir veselības veicināšanai augstajos mēnešos, ilgi gaidot pavasari. Jā, tātad paldies gan par aicinājumu uz šo sarunu, gan arī par sirsnīgo dāvaniņu, ko es saņēmu. Un man ļoti patika arī šī klāt ieliktā ar Elīnas roku rakstītā zīmīte, jeb novēlējums, lai zelts smilšērkšķi vairo veselību, skaistumu un prieku. Tāds it kā sīkums, bet tomēr tik ļoti tas padara personiskāku, cilvēciskāku to visu, kā lai sakām, pasākumu. Jā, jāatzīst, ka es neesmu nomēģinājusi visu produktiņus, ko jūs atsūtījāt. Es tajā brīdī arī pati vēl biju, labākajā formā. Starp citu, pirmais, ko es uzreiz izdzēru, neatejot no kases, bija smilšērkšķu sula. Un tikai pēc tam, 9. februārī, kad jūs izgājāt live sarunā tātad jūs, Elīna, abi ar Eduardu, es uzzināju, ka man vajadzēja viņu atšķaidīt. Un es domāju, man laikam tik ļoti gribējās to C vitamīnu, tos antioksidantus, viss, kas tur ir iekšā, bija nedaudz skābeni, bet man pat tagad siekals uz tiem mūti atceroties, man ķermenis prasīja izdzert vienkārši viņu visu uzreiz. Ja? Tā kā viņu var dzert taupīgāk, bet man toreiz ļoti noderēja viņa neatšķaidīta. Un otrs, ko es pamazām izmakarēju, ir šī mazā tukšā jau būciņa ar smilšērkšķu eļļiņu nedaudz tā kā medū. Un tas bija mans kārums. Diemžēl līdz pārējiem dāvinājumiem, kas tātad man ir kaņepju smilšērkšķu eļļa, es vēl neesmu tikusi, vēl neesmu attaisījusi vaļā. Un gatavojoties mūsu sarunai, es nedaudz palasīju par smilšērkšķu nozīmi, par sastāvu, par terapeitiskajām tā teikt, iespējām, ko šis brīnuma augs, jeb superogri, jeb superprodukts var cilvēku veselībai piedāvāt. Es nedaudz arī mājas darbu atskaitīšos, ko es uzzināju, ko es iemācījos. Es līdz šim zināju, tīri teorētiski, ka smilšērkšķi ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs, veselīgs. Un, piemēram, vienu smilšērkšķu lauku es redzu braucot no Turaidas, no Raganas uz Turaidu. Kaut kur tur tajā kādā nokalnītē ir smilšērkšķi, un tad, kad viņi ienāk sezonāli gatavi, tad viņus nevar nepamanīt tās oranžās odziņas. Varbūt tie ir jūsu konkurenti, varbūt tas ir jūsu lauks, es nezinu. Mums konkurenti nav, mums tikai partneri un sadarbības. Jums ir sadarbības partneri, super. Tā, kad iznāk Jelgavas līdzenumi, kur jūs audzējat savus brīnumu odziņas, nav vienīgais lauks Latvijā, kad viņu šur un tur var redzēt. Un, piemēram, Saukrustu vai Pabažu tirdziņā, tādas kultas vai Pabažu tirdziņā, kur man sanāk šeit būt, tur arī es redzu vai saldētu smilšērkšķu odziņas. Tā kā šur un tur es viņas pamanu. Un es zinu, ka viņas ir ļoti veselīgas, bet es līdz šim nebiju palasījusi vairāk par to un nebiju arī tā regulāri lietojusi. Un tāpēc vakardien, kad es atvēru pāris publikācijas pētījumus, lai uzzinātu, kas tiešām viņos ir vērtīgs iekšā, es vienkārši tik nogāstu no kājām, cik ļoti daudz labu uzturvielu tur ir. Un tātad arī šī smilšērkšķu eļļa, paldies, ka arī man esat to uzdāvinājuši, es tātad viņu noteikti izmantošu savai veselībai, jo, piemēram, arī izrādās vīrusu un gripas saslimšanu laikā, saaugstēšanās laikā, kad ir astma cilvēkiem, tāda elpceļu visas šīs no veselības problēmas, būtībā smilšērkšķu eļļa ir viens no tādiem ļoti, terapeitiskiem produktiem, kas var nākt palīgā. Tā kā tas ir vēl viens, un vēl man kastītē atrodās smilšērkšķu ogu pulveris. Tā kā arī to es vēl neesmu attaisījusi, bet tik līdz tam nonākšu tā ar prieku, un tagad jau jūs pazīstot nedaudz virtuāli,
Man kā būs arī emocijas šim klāt, tā kā ļoti, ļoti liels paldies par šo nelielo dāvaniņu, kas man ļāva iepazīties un būtībā ar dažiem jūsu produktiem un arī palasīt plašajos interneta, tā teikt, plašumos, kāpēc tie smilšērkšķi tad ir tik jaudīgs produkts, tik jaudīgas ogas, ko būtu grēks neizmantot savai veselībai. Un īpaši, kad Latvijā mums ir tādi forši, fantastiski cilvēki kā jūs, kas to darāt ar sirdi un dvēseli. Varbūt, ja ir īstā vieta, varbūt es varu tā kā nolasīt savus dažus konspektiņus, ko es atradu. Labi? Protams, jā. Jā. Varbūt jūs kaut ko arī jaunu iemācīsieties, varbūt jūs jau to visu zināt, bet man tiešām bija... Man bija patīkams tiešām pārsteigums, un es sapratu, ka man turpmāk ir ne tikai jāievēro tirdziņā tās odziņas saldētās, man arī viņas ir jānopērk, un arī varbūt plašāks produktu klāsts jāiemācās biežāk ikdienā lietot, lai tad tie vīrusi nenāk tik bieži vai atvesļošanās notiktu ātrāk. Tātad sākumā es nosaukšu uzturvielas, kas ir, protams, tā kā galvenās, kas ir atrastas. Varbūt dažādās šķirnēs var nedaudz mainīties. Es nesaukšu ciparus, es pie tiem tā kā vakar arī gatavojoties sarunai, tā kā speciāli nepakavējos, bet vienkārši kvalitatīvi, kas ir galvenās uzturvērtības, uzturvielas smilšērkšķus un to eļļā. Tātad vitamīnu ziņā bagātīgs A un E vitamīnu avots, arī daudzāki B grupas vitamīni. Tiklīdz mēs dzirdam A vitamīnu, mēs uzreiz domājam, droši vietas varētu arī palīdzēt labākai redzēji, un tas arī beigās apstiprinās, tur būs terapeitiskais sarakstīņš. Minerālu vielu ziņā ir daudz, fosfors, magnīs, dzels, kalcijs, kā galvenās, arī bors, arī kālijs, saka arī alumīnijs. Man radās jautājums, vai mums alumīnijs ir vajadzīgs organismā vai nav. Bet tātad nelielos daudzumos viņš arī šeit ir sastāvā. Tātad karotinoīdi, kas ir galvenie antioksidanti, kas dod arī šo košu oranžo krāsu odziņām. Ja? Tātad tie kā antioksidanti mūsu organismā brīvo radikāļu nodarītā kaitējuma mazināšanai, ja tā kā viņi ir tie, kas savāks uz brīvos radikāļus. Tātad šie te karotinoīdi būs prekursori A vitamīnam, kas ir vajadzīgs, kā es minēju, labai redzēji arī, citu funkciju starpā. Izrādās šie karotinoīdi var samazināt dažādu slimību risku, un interesanti bija atrast, ka pieminēts pat vēzis ir. Ja? Tātad pretvēža terapijā, ja tā var būt papildinoša, palīdzoša terapija citām jau izmantojamajām šobrīd terapijām cilvēkiem ar onkoloģiskajām problēmām. Un tā tad arī tiklīdz dzirdam A vitamīnu, tā domājam par redzi, par acu veselību, tā tad arī dažādus acu simptomus palīdz, piemēram, sausu acu gļotādu, palīdz mazināt šis te A vitamīns, ko mēs uzņemam ar smilšērkšķu odziņām. Un dažādas arī acu slimības. Polifenoli, tāpat tās, zinām, kā antioksidanti, tātad pret tiekaisumiem, pret brīviem radikāļiem, flavonoīdi, interesanti ar to, ka var samazināt, tātad, ja novērst risku tādām lietām kā diabēts, kardiovaskulārajām saslimšanām un arī vēzim. Un kardiovaskulārā, starp citu, tātad sirds un asinsvadu veselība, kas var iegūt, lietojot smilšērkšķu produktus ikdienā, man sasaucas ar nākamo šo te sirds veselības grāmatiņu, kas iznāks cerams, līdz aprīļa beigām. Fitosteroli atkal iedarbosies pozitīvā veidā uz kardiovaskulāro slimību profilaksi, ja lai mēs viņas tā kā nesasniegtu. Taukskābes, ļoti interesants stāsts te ir par taukskābēm, jo tātad galvenās, ko es atradu, vispār ir atrastas 24 taukskābes. Ja tur nemaldos, laikam bija tomēr Lietuvā pētījums, tā kā citēja Lietuvā analizētu smilšērkšķu kādu no tām šķirnēm. Tātad tuvu mums kaimiņos ir atrastas 24 taukskābes, un galvenās 3 ir palmitīna skābe, kas ir piesātinātā taukskābe, kas vajadzīga katrai
šūnas membrānai. Tāda ir skābe, kuras nosaukumus pirmoreiz mūžā izlasīju. Un tā, ja latviski pareizi iztulko, ir palmitoleīna skābe. Jā, palmitoleīna skābe ir omega-7 taukskābe, nepiesātinātā taukskābe, par ko varbūt mēs retais vispār esam dzirdējuši. Mēs pazīstam oleīna skābi, kas ir arī nākošā trešā visvairāk esošā taukskābes milšērkšķu eļļā, tā ir omega-9. Tātad oleīna skābe ir tā, kas atrodama arī olīveļļā. Mononepiesātinātā taukskābe, pareizi. Bet šo palmitoleīna skābi es tiešām izlasīju pirmo reizi, un tātad omega-7, tātad acīm redzot rets produkts, reta eļļa, kuros šāda taukskābe ir iekšā. Un tas, kas ir tālāk interesanti pie terapeitiskiem, tūlītās mēs tam nonāksim, arī dažādas organiskās skābes. Es varbūt nepiesārņošu auditorijas cilvēku tātad, prātu ar pārāk visādiem sarežģītiem nosaukumiem. Organiskās skābes necitēsim. Aminoskābes ir atrastas 17 dažādas aminoskābes, no kurām vairums ir arī šīs neaizvietojamās aminoskābes, tātad tādas, kuras mūsu ķermenis pats nesintezē. Tātad tik daudz ātrumā uzmetot aci, dažiem pētījumiem es atradu par galvenajām uzturvielām, jeb vērtībām, ko mēs varam uzņemt ar smilšērkšķu odziņām un smilšērkšķu eļļu un citiem produktiem. Manuprāt, šis ir ļoti iespaidīgs saraksts. Un ja mēs tagad paskatāmies no praktiskā viedokļa, ko tad konkrēti šie savienojumi, šīs dažādās vielas, aminoskābes, polifenoli, taukskābes, vitamīni var iedot mūsu veselībai, tad man sanāca tāds mazais sarakstīņš. Tātad antioksidantu mēs jau pieminējām darbību, tātad samazina brīvo radikāļu koncentrāciju, pretvēža iedarbību pieminējām ar nosacījumu, ka šie produkti tiek izmantoti papildinot jau izmantotās terapijas. Ja? Nevienu neaicinu atmest visas līdzinējās izmantotās terapijas malā un pārtikt no smilšērkšķu turpmāk eļļas tikai. Ja? Bet tas var būt palīdzoši, komplementējoši. Tātad arī var palīdzēt regulēt asinsspiedienu, tātad, kas attiecās uz asinsvadu veselību, arī asinīs holesterīna koncentrāciju var paregulēt uz optimālu. Tas nenozīmē, ka uzturam nav nozīmes vai dzīvesveidam nav nozīmes, bet šis var nedaudz atbalstīt. Tātad, tiek uzsvērta vairākos piegājienos rakstā asinsvadu un sirds veselības profilakse, ja prevencija, lai nebūtu nekādi kardiovaskulārie notikumi, lai mazinātos asinsvados iekaisums, tad arī holesterīns mazināsies un viss būs skaisti. Kā mēs dzirdējām iepriekš, diabēta tēma tika pieminēta, tā tad palīdz, neteiksim tā, ka cilvēks, kurš grib samazināt svaru, varēs ēst visu pārējo bulciņas maizītes arī un ēdīs smilšērkšķus, un tāpēc svars samazināsies, bet kaut kādā mērā var atbalstīt šo te cukura vielmaiņu, tauku vielmaiņu un varbūt pozitīvā veidā atsaukties arī uz svara samazināšanās virzienā. Ļoti būtiski tātad vēl manam krekšķim un varbūt arī jūs mājās tātad saprast, ka smilšērkšķiem viena no galvenajām iedarbībām ir pretiekaisuma iedarbība, pret mikrobu, pret vīrusu iedarbība. Tātad, jo vairāk nāk augstās gada sezona, rudens, ziema, arī šis pavasaris, kas, varbūt vairs nav augsts, bet tomēr ir tumšs, maz saule un mitrs, un te piesals, te atkūst. Tātad, īstais brīdis, kad šādas odziņas un šādu eļļu savā ikdienā uzturā iekļaut. Tātad, spēcina imunitāti ar šo te pretvīrusu, pretmikrobu iedarbību. Un arī atvaira nākamās infekcijas, kas varētu mums kaut kur peldēt kaut kur garām. Ja? Interesanti likās neiroprotektīva iedarbība, tātad cilvēkiem senioriem, kuriem, ir risks ar Alzheimeru vai kādu citu šo te neirodeģeneratīvo slimību saslimt vai ka tā attīstītos, tātad, jo mēs laicīgāk par to domājam, iekļaujušos produktus uzturā, jo mēs varam varbūt attālināt šos neirodeģeneratīvos procesus. Arī ādai nevelti jūs arī kā produktu kategoriju lielu grupu izvēršat arī strādājot uz kosmetoloģiju, uz ādai izmantojumiem dažādiem produktiem. Tātad tur arī ir liels potenciāls
Un, starp citu, es atradu arī informāciju, ka smilšērkšķu eļļu var izmantot kā saules aizsardzībai smērēt uz ādas, ja? Kas ir interesanti. Kas vēl palika, tūlītās arī nopaļosimies. Hepatoprotektīvs tātad nozīmē stimulē labu aknu darbību un pasargā aknus no, piemēram, no aknu cirozes, ja? Un tad tātad, ja dažādu ādas problēmu gadījumā, kad mums ir kaut kādas egzēmas, dermatīta, vēl kaut kas, tā tad var palīdzēt smilšērkšķu eļļa. Un arī, kad ir apdegumi vai iegriezumi vai izgulējumi, aknes gadījumā, dermatīta gadījumā, sausas ādas gadījumā var noderēt tāda smilšērkšķu eļļa. Un es arī minēju jau acu, tātad redzi un dažādu acu slimību, kā piemēram sausās acis sindroma vai kā to sauc, sausās gļotādas gadījumā var nākt palīgā smilšērkšķu eļļa, kura bagātīgi saturē šo A vitamīnu, jeb to A prekursorus. Un tā tad arī pieminējam astma vīrusi plauškarsoņi. Varbūt tiešām man jāpieķerās klāt sirsnīgāk pie jāpamēģina jūsu smilšērkšķu eļļa, jo man pēc šīs beidzamās slimošanas joprojām labi neatkopojās un liekas, ka kaut kas tur plaušu galos, ribu galos, kaut kas joprojām sēž iekšā. Tā kā šis būs pirmais, ko es izmēģināšu. Un tas, ko visvairāk es gribu uzsvērt un kas man visvairāk patika, ka izrādās smilšērkšķu produkti palīdz dziedināt gļotādas gan kuņģī, gan zarnās. Un arī tātad arī, piemēram, acu gļotādas. Un tas man likās vēl viens tāds, wow, kā es līdz šim vispār neesmu paskatījusies tajā virzienā, jo viena no manām ekspertīzēm tātad ir strādāt cilvēkiem ar mērķi rādu, kā sakārtot zarnu traktu, remošanas traktu. Un mēs, protams, mans mīļākais terapeitiskas līdzeklis te būs buļjons, gaļas kauliņu buļjons, bet lūk, šis varbūt ir tāds vēl nepamanītais, neizpētītais produkts, kurš arī var būt palīdzošs zarnu gļotādas sadziedēšanā un citu gļotādu sadziedēšanā ķermenī, kas pozitīvā veidā tālāk caur veselu zarnu traktu atsaucās uz visu pārējo mūsu ķermeņa veselību. Tā kā tik daudz, mīļie Elīna un Eduard, mans mājas darbs. Ja es kaut ko pateicu nepareizi, tad palabojiet mani un noteikti papildiniet mani, kas pietrūka manā stāstā. Fantastisks pārskats, un šis te man bija noteikti arī Elīnai tā kā kārtīgs tāds medus glāķis virsū tam, ko mēs darām, tam, kam mēs ticam un par ko mēs rūpējamies. Un šis te stāsts vēlreiz man tā iekšēji pārliecināja, ka mēs esam uz pareizā ceļa un tas, ko mēs darām, tiešām ir pievienotā vērtība. Milzīgs tev paldies par to pārskatu. Daudzas lietas, lielāko daļu es zināju, atklāti sakot, jā, bet manas, teiksim, tādas, es par to tik skaisti neizstāstītu. Un tā, kā saka, no profesionālas puses. Ko es varu piemetināt, jā, ka par to omega-7, jā, tas laikam ir tas galvenais, kas par to gļotādu rūpējās. Un omega-7 ir vēl tikai kaut kādās 4 citos augos uz zemeslodes, tā kā varam būt diezgan priecīgi un pateicīgi mātei dabai, kad šī odziņa ir izvēlējusies ļoti labi augt mūsu platumu grādos. Nu, lūk, un jā, es ceru, ka visi klausītāji, kas šo te klausījās, arī saņēma ļoti, kā saka, pozitīvu lādiņu, informatīvo, un jā, mēs noteikti ar šo informāciju turpināsim dalīties un vairot to tālāk. Jā, jau tad. Pirms 8 gadiem mēs iepazināmies ar smilcēkšķi un lasījām un uzzināt, vēlējāmies vairāk, tur bija šīs visas lietas izskaidrotas un tāpēc jau mēs arī noticējām tai lieliskajai ogai un metāmies iekšā šajā piedzīvojumā audzēt smilcēkšķus un radīt kvalitatīvus produktus tieši, lai palīdzētu cilvēkiem, redz, ka bija tas milzīgais saraksts,
ko nu kuram, vai tas ir kuņģis, vai acu veselība, vai ādas veselība, nu, ka tas saraksts ir tik liels, lai uzlabotu to dzīves kvalitāti ikdienā vai jau cīnoties ar lielākām saslimšanām. Un, jā, tad apliecina vēlreiz, ka esam uz tā pareizā ceļa un kad varam to turpināt darīt. Un arī tas produktu klāsts ir tāds, ka ir gan sulas, kurā tad vairāk akcentēja šis C vitamīns un eļas, kur vairāk A vitamīns. Un ja tieši vēl par eļļām, tāds mazais stāstiņš no mums, kad mēs audzējam, ja tad ir dažādi šķirnes, kā mēs sākumā runājām, redz, kur Vidzemes pusē ir dārzi un Jelgavas pusē, ka mēs esam izvēlējušies tieši audzēt šķirni Taķena, kurā ir augstāks eļļas saturs līmenis, un tad tieši eļļai tas mūsu kā zelta nišas produkts, un tad arī, protams, pārējie top un eļļu mēs pievienojam kosmētikā, eļļai veselības produktos un citur. Arī mūsu suliņā ir savādāk nokrāsa, viņa vairāk uz oranžo krāsu. Veikalos ļoti bieži sastopams smilcēkšs zeltainā krāsā, bet arī tam nav nevainas, viņam ir citas vielas, tur noteikti, ka C vitamīns viņam ir vairāk kā mūsu sulā. Bet viss smilcēkšs ir labi, galvenais katram paņemt no tā, to, kas katram ir vajadzīgs. Un, ko es vēl gribēju pieminēt pie visu šī stāsta, ir tas, ka mūsu auditorija un cilvēki, kas lieto smilcēkšu produktus, vispār arī dabīgas lietas, viņi jau robežojas nedaudz viņi nav vienkārši lietotāji, viņi jau uztur speciālisti nelieli katrs, jā. Un es katru aicinu turpināt izglītoties un padziļināt savas zināšanas un, protams, arī ievērot dažādas rekomendācijas un devas un arī labas lietas nepārdozēt, jo, teiksim, tavs stāsts par smilcēkšu pudelītes izdzeršanu vienā dienā, tu noteikti esi pārdozējusi tur tos labumus, un tad es aicinātu tā kā ievērot kaut kādu, kā saka, disciplīnu šai virzienā, lai arī ļoti gribās, tomēr ir smilcēkši, es domāju, ka var būt par daudz, un tad atkal ķermenim ir jāieslēdz citas rezervas, lai to, kas ir par daudz izvadītu. Un tāpat tās arī par eļļu. Noteikti, ka pulveri nevar pārdozēt, jo pulveri vienkārši sausā veidā nedabūs iekšā pārāk daudz. Nu, lūk, tāds mans komentārs būtu, teiksim, par to daudzumu un tām devām. Tas intuitīvi jājūt, bet arī jāapskatās ir uz aprakstiem un jāpakonsultējas ar citu cilvēku pieredzi. Nu, un, protams, savos ģimenes ārstos ir jāieklausās vai arī uzturs speciālistus, ko viņi rekomendē, jo tas nevar būt tikai vienīgais, teiksim, tāds veselības uzturētājs, ir jābūt daudzām citām lietām, tā skaitā arī vingrošanai un slēgam gaisam, tā kā tā. Protams, jā, protams, paldies par jūsu komentāru. Kā es iepriekš minēju, tad, pat ja mēs izlasām pētījumos, ka smilšu ērkšķu produktiem eļļai tā tad ir pozitīva ietekme arī uz svara samazināšanu, ja viņi saka anti-obesity, ja tā kā pret lieko svaru, ir jau skaidrs, ka pat no rīta līdz vakaram ēdot visus pēc kārtas jūsu ražotos smilšēkšķu produktus, bet turpinot ēst arī pulciņas un kūciņas, pozitīvā efekta jau svara samazināšanas virzienā nebūs. Tā kā tas viss ir jāskatās konceptuāli kontekstā ar visu to dzīvesveidu. Bet tas, ko gribas uzsvērt, ka tātad, tas, ko es šobrīd iemācījos, un paldies, jā, jūsu tātad aicinājumu uz sarunu, jo es jūtos tiešām iemācījusies tik vērtīgu informāciju par Latvijā caur jūsu rokām un citu audzētāju rokām pieejamu būtībā brīnumu ogu, teiksim, sauksim to par superproduktu vai superogu vai brīnumu ogu, kurai ir tik daudz šo terapeitisko efektu. Un, protams, ka smilšērkšķi ir viena no daudzajām ogām, kas ir pieejami mums dabā, mūsu Latvijas apstākļos. Un tas, kas ir forši, ka viņa tā ir audzēta patās mums blakus Zemgales līdzenumā vai citi, kur audzē, un ka viņa šīs odziņas, šis augs krūms kā tāds vai koks, kā jūs viņu saucat pareizi, tātad odziņas būtībā sezonāli dzīvo, tātad viņas ir tajos pašos platuma grādos, kur mēs dzīvojam, kas nozīmē, ka saules ritums, gaisma, tumsa, temperatūra maiņa, sezona maiņa,
šiem augiem, šiem krūmiem, tātad milšēkšķiem ir tieši tāda pati, kāda mums kā cilvēkiem. Tas nozīmē, ka šeit lokāli audzētas ogas būs vispiemērotākās mūsu šeit tātad Latvijas geogrāfiskajos platuma grādos Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem mūsu veselībai šeit. Šī pati odziņa aizvesta varbūt pāri okeānam uz Ameriku, kuri varbūt cilvēkiem citi klimatiskie apstākļi, cits mikrobiomas galu galā, kad tas efekts nebūtu tik pilnvērtīgs vai neatdotu maksimālo. Tā kā, manuprāt, viens no tiem lieliem iegūmiem papildus tam, ka ir šie visi bioaktīvie ķīmiskie savienojumi, dabiskie tur iekšā, kad ir tā, jā, ka viņas ir vietēji audzētas odziņas. Un kas ir tā kā, jā, tātad, labi, ka mums būtībā caur jūsu dažādu produktu attīstīšanu, caur eļļas izspiešanu, mēs varam arī ziemā lietot šos produktus. Nav tā, ka tikai svaigas vasarā un ziemā mums ir tā kā pēc tā jāraud, jo tas nav pieejams. Mēs varam dabūt svaigas odziņas, tā, ka viņas ienākās. Es precīzi nezinu, kurā jūs mēnesī viņas ievācat. Ar ļoti lielu rūpību, tātad ar rokām viņas tiek lasītas. Tā kā mēs varam gan svaigā veidā, tad, kad viņas ir sezonā svaigas novāktas, gan mēs arī varam tā kā baudīt jūsu izspiesto suliņu, arī būtībā jebkurā sezonalitātē un eļļa. Un visi pārie, tā kā cauri gada mums paliek pieejami šie produkti, bet viņi saglabā to informāciju, to sezonalitāti un saules gaismu un dienakts ritumu un temperatūru pārmaiņu, viņi saglabājuši sevi un viņi ir auguši turpat, kur mēs. Nesen, tikko pagājušajā nedēļas nogalē bija GAPS Oncon konference, un tur GAPS autorē dr. Natasha Campbell McBride ļoti skaisti, viņai bija tāda sesija bērniem, jo šī konference bija par bērnu veselību. Un tik loģiski bija, ka viņai bija pusstundas stāsti bērniem. Un gribu šo te pieminēt, kā caur viņas vārdiem, caur viņas stāstu tik skaisti viņa bērniem izstāstīja, cik svarīgi ir audzēt pašam. Viņa saka, tu ar to sēkliņu parunājies, kad tu viņu iestādi, tu pēc tam paravēsi to burkāniņu vai to bietīti. Vai tu iedēstīsi to ābola sēklu, un tev izaugs koks, un tad tu viņu noglāstīsi to stumbru, un tu ar viņu sarunāsies. Un tad vai šī ābele, vai šīs biete, vai burkāns, vai kas tur izaugs no tā dārzeņa, viņi saka, tas būs tavs ideālais dārzenis vai ideālais ābols, jo tu būsi viņu savā zemē, pie savas mājas, iestādījis, varbūt dziedājis, varbūt runājis ar to sēkliņu, aplaistījis, aprūpējis, un visa tā enerģija, ko tu tur ieliec iekšā, viņa pēc tam tev nāk atpakaļ. Un daktari saka, un nebūs pasaulē labāka ābola tavam organismam, tavam ķermenim, jo tā ābele atdarīs tev, tieši tev ideālo ābolītī izaudzējot, vai to bietīti, vai to burkānu. Un tas, ko es dzirdēju jūsu stāstā iepriekš, kā jums arī, jūs ar rociņām novācat tās ogas, jūs par viņām tik ļoti rūpējaties. Mūzikas pasākumi tiek rīkoti jūsu smilšēkšķu dārzā, tātad ar to visu mīlestību, ko jūs tur ieliekat, un saulītē palīdzot, un zemē palīdzot, jūs būtībā dabūnat labāko iespējamo ārā no šiem dieva dotajiem, dabas dotajiem kokiem vai krūmiem, un tas dos maksimālo efektu veselībai, skaistumam, tieši jums pašiem vispirms, un tad cilvēkiem, kam jūs padodat tālāk šos produktus. Tā kā tā sezonalitāte un vietējā, lokālā audzēšana, tas ir tik, varbūt ikdienā, par svarīgu neuzskatīts faktors, īstenībā tas ir ļoti, ļoti svarīgs faktors. Un kā daktari skaisti bērniem teica, ja tu nopirksi to ābolīti lielveikalā, kurš ir atvests no pāri jūrām, viņš tevi nepazīst, viņš tevi nav dzirdējis, viņš nezin, ko tu domā, un viņš tev nevarēs iedot maksimālo labumu tavai veselībai. Tā kā paši izaudzētam, paši aprūpētam, ar mīlestību apčubinātam, jebkuram dārzenim, auglim, kokam, odziņai ir nenormāli, kā lai saka, nesalīdzināmi lielāks pienesums mūsu veselībai, jo tā enerģija mums pēc tam nāks atpakaļ. Ne tikai antioksidantu un polifenolu veidā, bet mīlestības un enerģijas veidā. Tā es to redzu. Jā,
Es gribētu teikt, ka mēs kopā ar savām ogām un visām lietām, ko te audzējam, ne tikai mēs, bet arī citi lauksaimnieki, teiksim tā. Nu jā, mēs esam zem vienas saules zem tās saules, kādā leņķī tā krīt, zem tādas frekvences, kāda ir mūsu pusē, jā, un tas viss kopā mēs tā vibrējam, acīm redzot. Un par to ir svarīgi aizdomāties un to apjaust un zināt. Mēs paši arī katru dienu kaut ko jaunu iemācāmies. Patiesībā šī saruna arī man ir kaut kāds tāds jaunums kārtējais, tāds ir sevišķi abreviatūra GAP. Varbūt par to varētu pastāstīt nedaudz vairāk par to, nu tā, lai es par to tā nebiju dzirdējis. Un es pieļauju, ka arī kāds no mūsu skatītājiem nedaudz tā detalizē par šo kultūru vai kustību, vai nosauksim to par svarīgu lietu. Jā, paldies par jautājumu. Par šo es varu runāt stundām, netejot no kases. Īsajā versijā GAPS ir abreviatūra no sindroma, kas atšifrējās kā gremošanas trakta un psiholoģisko traucējumu sindroms. Tātad tam ir kaut kāda saistība ar smadzenēm, ar smadzeņu veselību. Un otra, zem šī paša nosaukuma, ir arī otrs sindroms, kas skan gremošanas trakta un fizioloģisko traucējumu sindroms. Tātad vairāk saistībā ar ķermeņa fizisko veselību. Un abos nosaukumos parādās gremošanas trakts. Tātad šeit ir ideja, ka gremošanas trakta, tāda kuņģa zārnu trakta veselība, arī resnajās zarnās un vispār organismā esošā mikrobioma veselība ietekmē to, kā strādā mūsu smadzenes, kā mēs tātad attiecīgi jūtamies, kā mēs funkcionējam pa dzīvi, un ietekmē arī mūsu fizisko veselību. Tātad GAPS ir gan medicīniskais sindroms, gan īstenībā tas, ko ar šīm grāmatām GAPS autori iedod cilvēkiem, ir ceļvedis uz veselību caur GAPS uzturu. Tātad GAPS arī ir uztura terapija, jeb plašāk, kā tu teici, Eduard, kustība. Tieši tā ir kustība, es teiktu, pasaulē, veselīga dzīvesveida kustība, kas lielākajā mērā ietver uzturu, saprotot, kādi produkti mums veselību bojā, un kādi produkti veselību uzlabo. Tātad, sakārtojot uzturu, mēs varam daudz ko savest kārtībā savā ķermenī. Un smilšērkšķu ogas noteikti ierakstītos GAPS atļauto produktu sarakstā, arī kā lokālas, sezonāli pieejamas ogas. Būtībā dabā jau ir visas atbildes veselībai. Un mēs pēc brīža varam parunāt arī par to, kā palikt veseliem vai kā veseļoties, kad atnāk šie te vīrusi. Dabā jau viss ir iedots. Mūsu radītājs vai Dievs vai augstākie spēki, kas šo zemi planētu ir izveidojuši arī cilvēku, ir reizē iedevuši visus instrumentus, un tie ir dabā pieejami, kā būt optimālajā veselībā. Mūsu, kā cilvēka homo sapiens uzdevums, ir saprast, atšķirt vienu no otra. Kas ir atrast tos produktus, tos ēdienus, tos augus, tās ogas, kas mums palīdz vairot veselību. Un tātad GAPS tīri no tāda produktu sašķirošanas viedokļa, kastītēs, labie produkti, sliktie produkti. Es negribu pateikt sliktie produkti, jo nav jau sliktu produktu. Ja cilvēks ir vesels, viņa gremošanas trakts var sagramot un asimilēt un izmantot visu veselībai, viņš varēs darīt jebko īstenībā, ja? Bet ja tie mēs, kuriem varbūt kaut kas nav līdz galam kārtībā, tad mums kādu laiku ir vērts pašķirot tos produktu sarakstiņus. Un tas, ko GAPS izņem no ēdienkartes uz laiku, ir cukurs, laktoze, ciete un attiecīgi visi produkti, kuros tie ir iekšā. Bet es mēdzu vairāk uzsvērt tos superproduktus, kas būtu jāliek klāt, lai mēs sākumā pabarotu savu ķermeni. Ja mēs daudz ko noņemsim nost no neatļautā saraksta, mums radīsies jautājums, ko vispār ēst. Es varu padalīties tikko mazā piemēra epizodē.
viens kungs man Instagramā pieteicās, ka viņš grib pie manis uz konsultāciju atnākt. Un es saku, labi, atsūtiet savu e-pasta adresi, es tur nosūtīšu visu informāciju tālāk. Bet kamēr mēs vēl gaidām, kamēr konsultācija būs, es jums iesaku izņemt ārā no uzturā cukuru un graudu produktus, lai jau sākās uzlabojumi. Un kungs man atsūta pēc 2 dienām atbildi, ak, Dievs, tad vispār vairs nav ko ēst. Tāda ir tā mūsu pirmā sapratne, kad, izņemot visu kaut ko ārā, man nepaliek nekas, ko ēst. Es esmu pieredzējis bulciņas, pelmeņas, makaronus, rīsus, picas un tā tālāk. Tāpēc ļoti bieži, īpaši, kad bērni ģimenē vai pusauģi, es iesaku sākumā skatīties uz to, ko likt klāt, lai nav tā bada sajūta. Ja? Un to, ko mēs liekam klāt, manas mīļās 3 superproduktu grupas ir gaļas kauliņu buļļons, fermentētie produkti un labie tauki. Un tad viss pāries atļauto produktu sarakstiņš, kurā ļoti skaisti ierakstītos arī jūsu smilšēkšķu odziņas. Tā kā tas īsumā iedod. Ceru, ka devu priekšstatu. Jā, tāds priekšstats izveidojās katrā ziņā, bet es uzreiz varu pakomentēt no mūsu, kā saka, redzes puses. Mūsu gadījumā smilcēkšu odziņa pat par sevi nenonāk, teiksim tā, pie mūsu patērētāja. Tikai ļoti retos gadījumos un ārkārtīgi izredzētiem cilvēkiem. Jo, ko mēs darām? Mēs ievācam to ražu, izspiežam sulu, tad mēs iegūstam sulu un spiedpalieku. Arī spiedpalieku mēs dalām reizinātājos, mēs atdalām miziņu no kauliņa. Mēs neejam garām arī smilcēkšu lapām un smilcēkšu mizē. Respektīvi, mēs izveidojam tādu bezatlikumu tādu, teiksim, smilcēkšu izēju materiālu, tādu plejādu, un tad, integrējam to katru to sastāvdaļu savā produktā. Tā kā visi, kas, teiksim, vēlas šo produktu integrēt savā ikdienā un arī veselīgā uzturā, vienmēr vajag paskatīties, ko tad viņam no tā saraksta visvairāk vajag un kur tas visvairāk arī ir. Vakar aizvakar es pāršķirstīju vēl dažus pierakstus un biju piemirsis, kad izrādās smilcēkšu lapās atrodas diezgan liela C vitamīna deva, kā izrādās. Lūk, un šīs te komentārs manējais ir dēļ tā, ka teiksim, tieši konkrēta odziņa no mūsu kas saka, piedāvājuma kādreiz nenonāk tīrā veidā. Mums dara eļļa. Mums dara ļoti labi arī eļļa. Eļļa, bet tad mēs to lietojam svaigā veidā, pareizi? Jā. Jā, svaigā veidā, tad pa pilītē 2, varbūt 3 pilītēm uz mēles vai zem mēles vai arī uz citām eļļām. Mums ir arī tas eļļas kokteils, kur mēs esam sajaukuši to ar milcēkšķu eļļu, sajaukt ar kaņepju eļļu. Jā, tā kā tā. Jā, tātad varbūt vēl par eļļām, par cik mēs arī vēl dzimšanas dienas mēnesī esam pieskārušies tam un uztaisījuši atlaides abām eļļām palielas mājaslapā, to droši var iepazīties. 2 veidu eļļas mēs iegūstam 100% smilcēkšķu eļļu, kas ir augsta spiesta, koncentrēta smilcēkšķu eļļa, kuru tad var lietot kā uztura bagātinātāju, vai arī paši mājās šo koncentrāciju izveidot ar savu iecienītāko bāzes eļļu, kas patīk visvairāk. Un tad ir otra eļļa, kas arī ir divi produkti lokāli auguši ar šo saulīti, kas ir Vidzemes bioloģiskā kaņepju eļļa un mūsu smilcēkšķu eļļa. Un šeit jau tieši ir tāds miks uztaisīts, lai varētu lietot ieteicamā dienestā vai 2 karotes. Un tad, lai varētu šo kūņu, zarnu traktu stiprināt un arī uzņemt nepieciešamos vitamīnus. Tad šādas divas eļļas mums ir pieejamas, ko mēs esam radījuši. Un varbūt vēl par bērnu veselību pieskaroties, jo zināms, ka mums daudz sakotāji ir ģimenes māmiņas ar bērniem, un kad šis ir tāds laiks, februāris, marts, ka ir nogurums, trūkst enerģija un visādi vīrusi un gripas arī ceļo, man droši vien būtu jautājums, kas ir tāds nepieciešamais vitamīnu apjoms bērniem, ko papildus mēs varam lietot, izvēloties, protams, maksimāli vietējos produktus. Kas tad ir tas, kas organismā
ir nepieciešams, lai tad varētu izvairīties no visiem šiem vīrusiem, kas ceļo apkārt. Kā to trūkstošo sauli kompensēt? Arī. Kaut gan vakar tas bija saule. Tātad, protams, pirmais, kas nāk prātā, ir C vitamīns, tā dabiskajā veidā. Tātad viens no produktiem būtu, piemēram, svaigas smilšērkšķu ogas, vai tātad, es pieņemu, ka sulā viņš jums arī saglabājās. Protams, mēs te runājam par jūsu mīļajām smilšērkšķu ogām un visu jūsu darbošanos. Mēs jau arī nedrīkstam aizmirst daudzas pārējās odziņas, kas mums Latvijā ir pieejamas. Nu, es domāju, ka dzērvenes, man liekas, katram, kā lai saka, saprātīgi domājošam latvietim saldētavā vai leduskapī ir dzērvenes. Man ir vienmēr, un kuras mēs varam paši salasīt, varam tirgū iegādāties, upenes mēs arī, protams, atceramies, un tad ir man tāds mīļš tādā kā spēka kokteilīts vai kā veselības kokteilīts, ko es arī savā mājaslapā kādreiz dalījos, kurā Antura veselības blogā, kas sajaukt kopā, tad, kad nāk šā vīrusa sezona, tad sajaukt tādu kā veselības zapti, ja? Jeb spēka zapti, jeb imunitātes zapti, kas ietver 3 komponentus, svaigas dzērvenes vai saldētas, svaigs ķiploks un medus. Un tādu uz ostīti sajaukt, ielikt leduskapī, un tad pa karotītē tai vīrusu laikā vai profilaktiski jau, ja, tā kā mēs varam lietot. Tas, protams, nedaudz var, jautājums, vai man tajā dienā kaut kur jāiet, vai tie ķiploki netraucēs ar cilvēkiem sarunāties, bet uz vakaru, un kas pirms mājās esi tādas, kā atceramies arī dzērvenes, arī brūklenes, arī mūsu meža ogas, arī mūsu dārza ogas, kas ir arī, tad ir šīs ogas, kas ir aktinīdijas, ko sauc par Latvijas kivī. Es pieņemu, ka tur arī ļoti daudz vitamīnu. Tad arī varam paņemt palīgā tur citronu, greifrūtu, eksotiskos citrus augļus, bet būtībā prioritāte vienmēr būtu vietēji audzētām, tā kā lokālām mūsu pašu ogām, kas ir, uzskatu, daudzu, mēs varbūt par katru ogu varētu kaut ko līdzīgi kā par smilšērkšķiem atrast, uzzināt. Katra odziņa iedos savu uzturvielu buķeti. Un tātad svarīgi, ka mēs to C vitamīnu, kas ir varbūt galvenais, ko mēs atceramies, kad mēs esam slimi vai kad negribam saslimt, kad svarīgi, ka viņš ir uzņemts caur dabu. Es stāstu par odziņām paši, es iekalstu mutē no tā skābuma, ja. Tā kā, ka es par buļjonu stāstu, cik garšīgs ir buļjons, pacientiem konsultācijās man vienmēr pašreiz sagribās to buļjonu opēst tajā brīdī. Tā kā, jā, odziņas svarīgi, ka mēs uzņemam tieši ogu veidā nevis sintētisko C vitamīnu, kas kādreiz arī varbūt būs nepieciešams, bet ikdienā tā C vitamīna, kā lai saka, ogu skaistums ir tajā, ka tas C vitamīns nāk komplektā ar daudziem citiem papildus komponentiem. Viņš nav izolēts tīrā veidā ārā, viņš nav sintētiski ražots, bet tā kā viņš ir dabiskajā veidā, un šķiedriņas tur ir klāt, un tur ir citi kofaktori klāt, un citi antioksidanti, polifenoli, un kas padara mūsu ķermenim to vieglāk atpazīstamu, un tas arī pilnvērtīgāk darbojās mūsu imunitātes labā. Tā kā viens ir caur dabiskajiem superproduktiem, piemēram, ogām, tā skaitā smilšērkšķiem, mēs varam atcerēties pabarot savu ķermeni ar vitamīniem, īpaši pavasara sezonā, kad jau, kā lai saka, saulīte, iepriekšējās vasaras saulīte ir jau tālu aiz muguras, un nākamās vasaras saulīte vēl tālu priekšā. Un tad pavasarī mēs esam tādi, kad arī mūsu tie vīrusi pārsvarā nogāž, jo ir nogurums, ir vitamīnu rezerves izsīkušas, saulītes ir maz, un tad, cik kurš mēs esam, par sevi parūpējušies par to gadu, vai izturam vai neizturam to attiecīgo kārtējo vīrusu. Saulīte, protams, ļoti, ļoti svarīgs faktors, un es ļoti gaidu saulīti. Man mazliet ir jau apnikusi šī pelēkā, vēsā, dragnā sezona. Kaut kad, nezinu, marta beigās, aprīlī, ja mēs viņu ieradzīsim vairāk, un tad arī tas aprīļa saulītē atnākot, arī tas D vitamīns ādā arvien vairāk raisīsies, tāpēc aicinājums iet ārā saulē, kad vien viņa ir. Varbūt, prātīgi to darām, pavasara saule varbūt arī ļoti, ļoti jaudīga, bet es tiešām nesaprotu tos cilvēkus, kas, piemēram, iet gar jūru staigāt un liek saules brilles virsū uz acīm, jo tā saulīte tik slīpi un tik maz mums šobrīd ir,
un tad es vēl noslēpju savu acu, kā lai saka, noslēpju acis un kapuci virsū, un tā saulīt man patiesībā netiek klāt. Ja? Tā kā nebaidīties no saules, bet saprātīgi ļaut sev un bērniem saulē iet, un atsedzot kaut vai vairs neuzvalkot cimdus pie tā jūras staigājot, neuzvalkot tās kapucis un tās saules brilles virsū, pamazām ķermenis kā lai saka, atkal sāks ražot dabīgo D vitamīnu ādā no holesterīna. Protams, tad, kad mums imunitāte ir lejā, un tad, kad mums D vitamīna rādītāji zem katras kritiskās robežas, mēs jau varam arī palīdzēt pagaidām ar vitamīniem, bet saprotot, ka tie būs sintētiski ražoti vitamīni. Ideālajā dzīvē, ideālajā pasaulē ar ideālu uzturu mums D vitamīns būtu jāuzņem ar pārtiku, ar saulē ganījušamies gotiņas pieniņu, sviestiņu, cūkas tauciņiem, zālītē skraidošu vistiņu olas dzeltenumiņu un tam līdzīgi. Jā, diemžēl tā mūsu D vitamīna, kā pateikt, deficīta epidēmija, es pieņemu, ka lielā mērā ir saistīta ar to, ka mums uzturā vairs mēs viņu neuzņemam. Nezinu, cik cilvēki, piemēram, ēd mencu aknas ikdienā vai dzer mencu aknu eļļu, kur arī būtu jābūt D vitamīnam iekšā. Tā kā mēs neuzņemam viņu no pārtiku, plus vēl mēs no tās saules esam tik ļoti iebaidīti. Un šajā kombinācijai sasummējoties, vairums no mums mēs esam ar D vitamīnu deficītu. Un tad mēs varam varbūt uzbūstot, ja, kā lai saka, uzlādēt viņu augstāku ar D vitamīnu aptiekā nopērkamu, bet jāatcerās, ka mums jāpalīdz ķermenim viņu ražot pašam un arī jāparūpēs, lai ar uzturu mēs viņu vairāk uzņemtu, lai ideālajā gadījumā mums nebūtu jālieto papildus. Protams, omega-3, kā pretiekaisuma taukskābe, ja, tātad eikozā pentēna skābe un dokozā heksēna skābe, ko mēs ar uzturu citādāk jau pietiekami neuzņemam. Ja mēs ēdam treknās zivis ļoti labi, sīķes un vispārējās, bet vairums cilvēku tomēr vairs neuzņem ar pārtiku omega-3. Un tas ir viens no mana pat minimālā uztura bagātinātāju saraksta, ko es vairumam klientu pacientu iesaku lietot ikdienā. Tātad labas kvalitātes omega-3 avotu, tātad zivju eļļu, mēncu aknu eļļu, kas būtu jālieto ikdienā, bet īpaši jāpievērš uzmanību tam, tad, kad mēs esam saslimuši, lai mūsu iekaisīgie procesi mazinātos ķermenī. Tā kā jā, C vitamīns, saulīte, D vitamīns, omega-3, varbūt kādam probiotikas var nākt palīgā, bet arī vienmēr aicinu skatīties, kā es varu probiotiskiem produktiem, fermentētiem produktiem palīdzēt savam mikrobiomam būt spēcīgākam, nevis tik daudz ar probiotiskajām kapsulām. Kādreiz tās arī nodara, bet daudz lētāk un garšīgāk būs probiotiskie, ja fermentētie ēdieni. Tā kā uzturam ikdienā, un arī, kad esam saslimuši, ir ļoti, ļoti liela nozīme. Varbūt tad īstais brīdis patīrīt, paskatīties, padomāt, cik man daudz cukurs ikdienā, cik daudz milti, cik maz es saņemu taukus vai buljona esošos resursus un fermentētos produktus. Tā kā tāda mana īsi garā atbilde par veselību. Jā, nu, ļoti, ļoti daudz šodien mums un izsmeļoši. Vai mums kaut kādi jautājumi ir ienākuši? Mēs varam kaut ko nolasīt, kā tu domā, vai tā izstāst? Paskatāmies pēc laika, varbūt mēs tā varam nopaļot šo sarunu. Tad, Silvija, varbūt tu vari paskatīties kāds jautājums, uz kuru tu būtu vēlētos atbildēt, vai ir vairāk ienākuši. Man ļoti patika, jo šī ir tāda veselības ābece, un, kā zināms, ābece ir tas pats stāsts, kas mums būtu jāzina jau no bērnības, un gribētos, lai to vairāk mācītu arī skolās, izglītojošās iestādēs bērniem jau no pamatiņa par šo pašu ābeli vai smilcēšu, kas tad ir lokāli audzes, lai arī zinātu, kā to pielietot, un ka tas mums organismā vislabāk uzsūcās un vislabāk iedarbojas, un kad es ļoti ceru, ka mūsu klausītājiem tagad un arī tie, kas pēc tam klausīsies, aizķersies daudz kas no šī stāstītā un būs ar ko pastrādāt un arī uzlabosies veselība, tad jau arī enerģija un laimes sajūta ķermenī būs labāka. Tas būtu tāds lielais paldies par šo mūsu kopā sarunu. Un mēs turpināsim audzēt smilcējušus, radīt produktus un iesaistīsim šādus speciālistus kā Silviju un citus, lai tad būtu šis skaidrojums
plašākai auditorijai pieejamāks, un man ļoti patika, kad arī tādā saprotamā valodā izskaidrojām, ko tad katrs vitamīns arī mūsu organismā dara, un tas, manuprāt, ir lielākais, labākais šīs dienas ieguvums. Viennozīmīgi. Jā, paldies par labajiem vārdiem. Es, citu, šobrīd nevaru redzēt jautājumus komentāru veidā. Pirms tam kāds pazibēja man gar acīm par eļļu un par oksidēšanos, ja? Bet es neredzu, pašlaik es nevaru izlasīt to jautājumu. Tātad arī šeit es redzu, ka jūsu eļļiņa ir ievietota tumša, laikam tā plastikāta, ja? Pudelītē, kas būtībā ir ļoti gudri un prātīgi, jo saprotam, ka jebkura nepiesātinātā taukskābe un eļļas tātad saturna šīs nepiesātinātās taukskābes, arī šīs milšērkšķu eļļa, tātad, jā, šīs dubultsaitītes, vai nu tā būtu mono, tātad vienu saitīti saturoša nepiesātinātā taukskābe vai poli nepiesātinātā taukskābe, viņas tātad būs ļoti jutīgas uz dažādiem vides faktoriem, gaismu, skābekļa piekļuvi, karstumu un varbūt vēl kādiem. Līdz ar to mēs cenšamies šādas eļļas, ja gribam uzturēt labāku, kā es saku, to kvalitāti, ilgāku iespēju mums dot labumu veselībai, vienmēr būtu svarīgi viņas glabāt tumša stikla traukos, vai tumša, kas jums par materiālu, es šobrīd nezinu. Tātad tāds trauciņš, kurā netiek gaisma klāta. Un es liktu šādu eļļu, kad es viņu atvērtu, es viņu liktu pēc tam glabātu leduskapī. Vienkārši, lai būtu viņa vairāk vēsumā, lai samazinās šī iespējamā oksidēšanās, jeb sabojāšanās. Grūti pateikt. Pabeidz. Jā, es tā kā nezinātu, kā jūs mērat vai kā jūs varat garšojot sajust, ka jūsu eļļa, piemēram, ir oksidējusies, vai jūs esat to mērījuši, noteikuši vai eksperimentāli testējuši, piemēram, jā, nereti augu eļļas vai sēklu eļļas paliek rūgtas, un tā būtu pazīme, kad viņa vairs nav laba un tādu nevajadzētu lietot. Kā jūs to pārbaudāt? Par trauciņu mums komentārs uzreiz ir tāds, ka tas ir pārtiks kvalitātes trauciņš, un tad viņš ir ne tikai tumšs, bet viņš ir arī vakumā iepildīts, viņš ir ērlis saucamais, jo un tad to eļļiņu stumj ārā vakums, respektīvi mēs pumpējam viņu te un tas spiežās ārā. Vēl vien nians par eļļu smilcēkšķi īpaši ir tas, ka viņu mēdz sastingt, sacietēt, un tādos gadījumos viņu ir grūtāk dabūt ārā no tā trauciņa, tad viņu vajag pasildīt zem tekoša ūdens, teiksim, nepārāk karsta. Kāds nāk pa krānu siltais ūdens, un tad viņš atkal darbojās. Tad mēs savu eļļu monitorējam, mēs regulāri partijām taisām saucamās analīzes uz baktērijām un tādām lietām, lai saprastu tās teiksim, derību un termiņus. Bet tādi mūsu novērojumi ir tādi, ka tā smilcēkšķa eļļa, viņš ir tāds paškoncentrējošs, tāda substance, kas sevi sargā un ir iekonservējusies tāda. Un viņai tas derīguma termiņš ir diezgan liels. Mēs esam gan gadu norādījuši, bet viņš ir stipri lielāks. Un patiesībā tur tas daudzums, ko mēs esam ievietojuši iekšā, viņš ir tāds, kad ja cilvēks lieto, tad, teiksim, viņš viņu prātīgi lietojot un intensīvi, viņš viņu izlietos pusgadā, teiksim, un viņam nevajadzētu piedzīvot to termiņu beigas, bet ja arī tas ir piedzīvots, to vienmēr viņš ir vakuma. Kaut kur man pazida balss. Rūgtumu tie receptori, un katrs to rūgtumu jūt savādāk, saldumu un tādā garā. Un es biju vienā konferencē, kur viens runātājs tieši uzsvēra to, ka ja eļļās mēs jūtam to rūgtumu, tad tie ir polifenoli, un to tur ir daudz, un tie tur arī dara to kairinājumu.
Un savukārt, ja jūs to rūgtumu nejūtat, tad tas ir aizdoms, ka varbūt tās pat eļļa jau ir dalīta ar kaut ko un respektīvi pavairot, lai viņas pašizmaksa tā kā samazinātos. Nu, tur bija vārdi par eļļu mafiju un tādā garā. Es varbūt tās tur neiešu detaļās, bet arī koks ar diviem galiem, teiksim tā, ir jāpaļaujas gan uz savu pieredzi, gan uz apkārtējo, nu un jāatrod tas vidusceļš, jā. Paldies, Edvard, par šiem komentāriem. Es savukārt varu bišķi iekomentēt pretī uz tavu teikto, tātad uz tevis teikto ļoti labi, kad ir šīs vakuma aerosoliņš, kas nozīmē, kad netiek attaisīts korķīts vaļā. Tātad ir iekšā šis vakums saglabājās. Otrkārt, ko gribēju pateikt par to sacietēšanu, tātad tas nenozīmē sliktu kvalitāti. Es pieminēju palmitīnu skābi, kas ir smilšēkšķu eļas sastāvā. Tā ir piesātinātā taukskābe, kas nozīmē, ka viņai ir jābūt cietai istabas temperatūrā. Līdz ar to, ja viņa, piemēram, tajā sezonā, tajā frakcijā, tajā partijā vienkārši būs procentuāli vairāk nekā nepiesātinātās taukskābes omega-7, omega-9, tad viņai būs tendence to eļņu padarīt cietāku, un tas būtībā tas nav trūkums, tā būtībā apstiprina, ka tā eļļa tajā sastāvā ir šī piesātinātā taukskābe, un tā ir ļoti vajadzīga arī mūsu šūnām. Ja? Un trešais, ko gribēju pateikt par to rūgtumu, ir arī, piemēram, tā, ka labai olīveļai mēs varbūt netik daudz rūgtumu jūtam, kā jūtam kaklā, ka nedaudz kož. Tā kā, protams, kā tu, Edvards, saki, katram tā sajūta mutē būs atšķirīga. Tā kā varbūt tas ir nedaudz subjektīvi, bet jā, nenoliedzami mēs te uzskaitījām tos antioksidantus, polifenolus, kas ir klāt jau pašā eļļā. Viņi, protams, aizsargā tās nepiesātinātās taukskābes, līdz ar to attālina iespējamību eļļiņai sabojāties. Ja? Tā kā daba pati to nodrošina, lai viņi būtu ilgāk. Man ir vēl viens komentārs par eļļu jāsniedz. Tā kā mēs augu vācam no augusta sākuma līdz septembra beigām, tad faktiski mums tās ogas ir diezgan raibas. Sākumā viņas ir tāds svaigi oranžs un beigās un oktobra beigās, ja viņas ir piesātinātas tādas tumši oranži bez maz vai jau. Un līdzīgi arī mūsu eļļa mums nav, teiksim, tāds, tāpat tās kā ir sulas, mums tiek tās suliņas gatavotas no katra brīža tām partijām, tur pa nedēļām bez maz vai. Un tad arī sulas un eļļas, teiksim, krāsu un teiksim, substance mainās. Un varbūt, kad eļļiņa, kas pagatavot no spiedpaliekām, kas ir augusta sākumā ievākts, viņi ir šķidrāka, mīkstāka un raitāk nāk ārā. Savukārt tā eļļiņa, kas ievākta septembra beigās un ir no tumšām ogām, tur ir tāds, bez mazliet tā kā sviestu var smērēt to eļļu. Un, jā, tā arī viena tāda nianse dabīgajiem produktiem, kas nav sintezēta, tad teiksim, ka pirmā pudelīte ir tieši tāda pat kā 10 000 pudelīte. Jā, tā kā gribētu vērst uzmanību, ka šiem dabīgajiem produktiem ir šāda te nianse. Un pa laikam mums nākas edrot, jā. Tas, ko tu izstāstīji, sanāk, Edvard, kad sezonas noslēgumā uz augusta beigām, ja viņa paliek tumšāka, biezāka, tā te mainās šo omega-3, nevis omega, bet tā taukskābju sastāvs procentuālais mainās. Tātad paliek vairāk piesātinātās taukskābes, paliek vairāk uz rudens pusi, kamēr sākumā ir nepiesātinātās vairāk, acīm redzot, tā var saprast, jā? Jā, tā ir, un tās eļļas, jā, viņas nav vienā pudelīši šī gadījumā. Faktiski. Jā. Tas tikai apliecina to, šī eļļu dažādība pēc kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva apliecina, ka jūs viņu nemodificējat, jūs nenovienādojat, neatšķaidat, kāda viņa daba iedevusi tajā sezonā, tajā dienā, tādu jūs arī strādājat. Tā kā tas būtībā ir kvalitātes apliecinājums jums, jā, jūsu darbā. Jā, un mēs
Nu, mēs arī, teiksim, līdz šim arī eļļa, mums bija tikai viena eļļa, bet nu, jau mēs esam pasākuši jau tā kā dalīt reizinātājos, un esam uztaisījuši šo kokteili, jo nu, cilvēki to prasa. Un mums ir arī plauktā pieejami kauliņu eļļa, un tas arī tā kā jau atdalīts reizinātājos. Es, teiksim, iekšēji man tas varbūt nepārāk patīk, kad mēs to eļļu esam sadalījuši reizinātājos. Ir tāda sajūta, kad mēs piedāvājam āmuri bez kāta vai kāta bez āmuru, bet vajadzētu, lai būtu āmurs ar kātu kopā. Bet, nu, citreiz cilvēks prasa, viņam vajag tieši kātu, varbūt viņam jau āmurs ir, un tāpēc arī to dalīšanu reizinātājos, tad tur mēs sekojam līdz, kā saka, tendencēm un pieprasījumam. Tā kā arī tādas lietas ir novērojams. Jā. Superīgi. Varbūt tad arī nopaļojoties, es jums gribu uzdot savukārt jautājumu, jo es varbūt neesmu bijusi klātesoša vai neesmu dzirdējusi tam jūsu smilšērkšķu ēras sākumam jūsu dzīvē. Kāpēc tieši smilšērkšķi un kāpēc tieši tajā laikā? Vai jūs mantojāt kādu krūmu vai lauku, turpinājāt kādu darbu, vai jūs iesākāt burtiski no nulles ar pirmo krūmu iestādot? Un kāpēc tieši smilšērkšķis un kāpēc tieši tad? Nu, tur stāsts jāsāka man ir. Tas bija, šis īstenībā viens no tādiem pamat jautājumiem, ko mēs saņemam no cilvēkiem, kur mums iepazīst no jauna vai pirmoreiz. Nu, lūk, un tad tas, ko tu stāstīji, tā prezentācija, ja? Tāda prezentācija es izlasīju vienā naktī, vienā interneta saitā, šķirstot bezmiega naktī, un meklējot tur risinājumu uz iesnām vai klepi, kaut kas tam līdzīgs. Tad es no rīta pamodos un sapratu, ka ir vajadzīgs smilcērkšķis. Un šis nav ne mantots, nekas tam līdzīgs, Tad bija tāds informatīvais periods, kad tika apmeklēti semināri, lekcijas, tad bija zemes iegādes jautājums. Tad tam visam veiksmīgi pieslēdzās Elīna klāt, ka izrādās Elīna ir skolā rakstījusi darbu par smilcērkšķi. Nu, lūk, un tas tā tā mūsu bumbiņa auga aizvien lielāka un lielāka, jā. Nu, lūk, un jā. Mēs esam absolūti šeit iesācēji, un tad no pirmā krūma un līdz tas, ka mums tagad jau ir vairāk kā 60,000 koku mūsu dārzā. Wow. Būtībā iznāk, meklējot atbildes savai veselībai. Tas ir tas, kā aizsākās ceļš uz šo, tad sanāk, vai ne? Jā, varētu tā teikt arī. Nu, ja tur iedziļinos tur dziļāk, tur var pameklēt vēl visādas lietas, jā, bet principā uzzinot par to, cik, es jau no bērnības zināju, ka smilcēkšķis ir labs un arī skolas pagalma auga smilcēkšķis, ko starpbrīdī varēja paēst. Jā. Nu, lūk, jā, bet tas vienkārši tā oga ir tik pilna, tik vērtīga, ka ar to nevar nereiķināties. Un, kad ja tas aug mūsu pusē, un to mēs varam, kā saka, veidot, tad tas bija tāds pamatīgs dzinums. Un te varam savilkt paralēles arī ar manu, kā aizsākās mans profesionālais stāsts, kādā vīzē es tagad strādāju ar cilvēkiem par uzturu, par veselību. Es savukārt meklēju atbildes savu bērnu veselībai. Un tā, man liekas, mēs daudzi nonākam līdz savam jaunajam darbam, līdz misijas apziņai, līdz tam, ko mēs darām šobrīd, nonākam, jo mums bija problēma pašiem vai bērniem, un mēs meklējām risinājumus, meklējām atbildes. Un pēc tam izrādās, ka tas var palīdzēt daudziem citiem arī. Tā kā tas tāds paralēls nedaudz mūsu stāstos. Piedod, Elīnas. Stāsts. Es pievienošos Avu, bet par to misiju vairāk, šeit misija ir ļoti labs vārds, šī ir tāda mūsu oranžā misija, un mēs katru dienu gūstam to gandarījumu arvien lielāku un spēku darīt tālāk tieši no šīs atgriezeniskās saites no klientiem, kuri tad ir sākuši lietot vai radiniekiem, kuriem tas ir palīdzējis, un tas ir tik sirdi sildoši, ka mēs neredzam iespēju neturpināt vai apstādināt šo visu. Protams, viss kaut kas ir un birokrātija un viss pārējais,
Bet šis ir tāds mūsu aicinājums, un šķiet, ka mēs esam cilvēki šajā vietā, un tad varam šo skaistumu, ko tad mums dod smilcēkšķis, dot arī tālāk apmeklētājiem, viesiem, klientiem un patērētājiem, jā. Tie labie stāsti no atsauksmes no mūsu klientiem, tas rītīgi atdod spēku un enerģiju, un pat vakar piedzīvot arī mūsu namiņā bija atbraucis cilvēks pakaļ smilcēkšu ķēļai un izstāstīja savu pieredzi, un man tas uzreiz tādu iekšējo pacilājumu un tādu prieks sajūtu, un kad tu redz, ka tas cilvēkam palīdzēs, un viņai padalīsies jau ar saviem draugiem, citiem ar tā informācijā. Super. Jā. Un te ir vēl tā līdzība arī manu darbu, nenoliedzam, kā arī jūs abi sakāt, ir birokrātija, ir ikdiena, ir dažādas problēmas, grūtības, bet tas, kas uztur enerģiju un palīdz, dod enerģiju turpināt šo darīt, ir cilvēku atgriezeniskā saite, cilvēku stāsti, cilvēku ieguvumi. Tieši tāpat tas ir manā darbā. Es no tā, mans gandarījums, mans prieks redzot, kā mana ceļa parādīšana viņam vai kaut kādi padomi, praktiski ieteikumi, ko es esmu parādījusi kā idejas, viņam to darot, ja viņam bērniņam vai pašam paliek labāka veselība, tad nav lielāka gandarījuma par to, ka mēs varam iedot otram cilvēkam to, ko esam izlaiduši caur savu pieredzi, varbūt nevieglā pieredzē, ilgākā laika periodā. Tas ir tas spēks, tā mīlestība, kas nāk atpakaļ no cilvēkiem, kas mums palīdz turpināt savu brīžam arī nevieglo misijas darbu, pareizi? Jā. Brīžiem ir skarbi momenti, bet tā ir. Jā. Teiksim paldies un cerams, ka arī visi mūsu klausītāji un skatītāji būs ieguvuši šo skaisto enerģiju, ko tad mēs šajā sarunā varējām sniegt un piedāvājam tad izmēģināt pašiem, apciemot mūsu dārzā Silviju konsultācijās un tad, lai mēs zeļam un plaukstam, to novēlam paši sev un arī visiem apmeklētājiem un visiem klausītājiem. Paldies! Jā, liels paldies par stāstu, paldies arī klausītājiem, skatītājiem, kas pacietīgi šo laiku pavadīja. Jūs esat viena no tiem retajiem, nezinu, tur 2%, kas ilgāk par 15 sekundēm noturās pie viena video, jo mēs jau esam iebraukuši stundām, man liekas. Jā, tā kā vērosim šo pozitīvo enerģiju un šis bija Zelta TV. Paldies! Raidījums šogad. Jā, un saredzēšanos. Paldies un uz veselību. Paldies. Tā.